Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Vēl netik senā pagātnē runājot par jauniem auto un to dizainu, bieži nācās dzirdēt apgalvojumu, ka mūsdienās visi auto ir kļuvuši vienādi. Un ko lai saka, arī mēs nevaram noliegt faktu, ka šāds periods pasaules autobūvē patiešām ir bijis. Bet, ledus ir sakustējies. Autokoncernu marketologi beidzot ir atcerējušies visiem zināmā patiesību, ka auto vairākumā gadījumu ir emocionāls pirkums, nevis vienkārši pārvietošanās līdzeklis, un atcējuši rokas līdz šim budžeta gūstā turētajiem dizaineriem. Šodien Tavs AutoTV plecu pie pleca divi visnotaļ interesanti, varētu pat teikt unikāli Hyundai modeļi, kuri, neskatoties uz savu tehnisko līdzību, šķiet dzimuši uz dažādām planētām. Savukārt tajos pie stūra sēdīsies cilvēki, kuri pārstāv vienu planētu. Gan radnieciskā, gan radošā nozīmē. Linda un Normunds Rutuļi ir ne tikai no vienas ģimenes, bet arī būdami divu dažādu paudžu cilvēki, abi ļoti azartiski interesējas par dizainu, mūziku un arī automobiļiem. Kā nekā tēvs un meita abi ir bijuši, un Linda joprojām ir Latvijas mini-kluba jeb Minimanija LV vadībā. Un Linda bieži veido foto un dizainu Normunda mūzikas kompaktdisku noformējumam. Šoreiz viņu rīcībā būs abi elektriskie Hyundai. Ģimenē diezgan liels respekts ir manam viedoklim saistībā ar auto industriju. Un tad vienīgais, kas atliek, ir dizains, estētika, ja, par to mēs strīdāmies, vai varbūt ne strīdāmies, bet diskutējam, jo par tehniskajiem parametriem mēs nekad nediskutējam, tur parasti tiek uzdot man jautājumi. Vēl šobrīd atceros to dienu, kad pirmo reizi ieraudzījām Ioniq 5. Wow, tas šķiet, kas neredzēts, svaigs. Asas šķautņēnas līnijas, tas atmiņā atsauca 80. un 90. gadu rallija leģendas, interesanta dizaina lukturi un dažādi it kā šķietami sīkumi, piemēram, arkas padarītā tēlu sasodīt sportisku un vienlaicīgi futuristisku. Savukārt Ioniq 6 ir gājis citu ceļu. Šķiet, ka galvenā prioritāte izstrādājot tā dizainu ir bijusi aerodinamika. Paskatieties uz tā jumta līniju, kas atgādina lidmašīnas spārnu. Pateicoties savam tēlam, Ioniq 6 ir pamanījies uzvarēt World Car Awards 2023, turklāt paveicot to 3 kategorijās, iegūstot gan pasaules gada auto titulu, gan labākā dizaina balvu, gan arī pasaules labākā elektroautomobiļa statusu. Ioniq 6 ir kā testa versija pilnīgi jaunai idejai. Tā es to noformulētu. Es jau braucot mēģināju meklēt, kur ir tā atšķirība tajā, kāpēc man tas auto šķiet futuristiskāks nekā šis, lai gan mērinstrumentu panelis ir tāds pats, displeji tāds paši atskaitots šos atpakaļgaitas ekrānus. Stūri ir tādi pati, kloķi ir tādi paši, sēdekļi tur ir daudz ērtāki, vairāk arī konfigurējami, līdz ar to arī man vairāk piemērotāk ir. Bet tā sajūta varbūt tāpēc, ka tu sēdi tuvāk zemē. Tas vairāk crossover tipa automobils, bet sajūta ziņā abi divi ir ļoti līdzīgi. Jauki, ka šie abi brālīši tehniskā jaunradas ziņā nav iesprūduši sadaļā dizains. Tehniski tie abi vēl joprojām ir vieni no advancētākajiem elektroautomobiļiem, ko šobrīd iespējams iegādāties Eiropā. Pirmkārt, to konstrukcijā tiek izmantots 800 voltu akumulātoru bloks. Pārsvarā tiek izmantota 400 volti. Un pateicoties tam, Ioniq 5 un 6 uzlāde ir teju zibenīga. Lai atjaunotu enerģijas krājumus no 10 līdz 80%, jums būs nepieciešamas mazāk nekā 18 minūtes. Protams, lai sasniegtu šādu rezultātu, būs vajadzīgs arī attiecīgs lādētājs. Otrkārt, maksimālais nobraukums ar vienu uzlādi, ko sola Hyundai, ir virs 600 km. Ļoti ērti. Cik atceros arī no pagājušā gada elektroauto testa šajā autiņā, vai konkrēti šajā modifikācijā, es nezinu. To pasažieru sēdekli var tā pielāgot, ka tu guli kājām paceltām, gan arī tiek masēts tev. Jā, un tu apgulies, un tu vietas ir pietiekami, un vispār autiņš ir ļoti ērts. Vada arī vizuāli man ļoti simpatizē šis auto dizains. Es ļoti piekrītu. Ērts ir bez gala. Tas, ka šie auto nepatērē degvielu un nepiesārņo vidi ar smirdīgām izplūdes gāzēm, nebūtu nenozīmē, ka tie būtu garlaicīgi un lēni. Top versijās Ioniq ir 2 elektromotori ar kopējo jaudu virs 300 dzirkspēkiem. Un, piemēram, Ioniq 6, pateicoties 605 Nm lielajam griezes momentam, 100 km/h spēj sasniegt nieka 5,1 sekundē. Līdzīgi kā daudziem elektroauto, to maksimālais ātrums ir ierobežots. Ioniq gadījumā pie 185 km/h. Bāzes versijā, ja tā drīkst teikt, šie auto ir nedaudz rāmāki.
Tiem ir viens 229 ziegspēku motors un klasiskā riteņa piezīme. Vairs jau nav tie laiki, kad mašīnas no austrumiem tika uzskatīts par kaut ko otršķirīgu. Tagad, protams, lielais jāteic, korejiešu auto uzņēmums ir vienā līmenī ar lielajiem Eiropas uzņēmumiem. Neskatoties uz iespaidīgo bonusu listi, ko piedāvā elektromobilitāte, droši vien viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ daudzi vēl joprojām nav nobalsojuši par šīs segmenta spēkratiem, izmantojot savas kredītkartes, ir elektroautomobīļu salīdzinoši augstā iegādes cena. Vēl nesen bija brīdis, kad saistībā ar Covidu, karu un citām likstām e-auto bija gluži vai deficīts, un lai pie tā tiktu, bija jāstāv rindā mēnešiem ilgi. Situācija ir normalizējusies, un jāsaka, ja vēlaties pirkt e-auto, šis varētu būt īstais mirklis. Piegādes notiek laikus, un cenas iet uz leju. Piemēram, Ioniq 5 un 6 šobrīd iespējams iegādāties ar ietaupījumu līdz pat 14,5 tūkstošiem eiro, ieskaitot valsts atbalstu elektroauto iegādēji privātpersonām. Kā arī Skandia Motors saviem klientiem piedāvā auto līzingu Hyundai automobiļiem ar fiksētu 0% likmi. Pārkvalificēšanās uz elektromašīnas pieņemšanu ir ilgs laika posms sabiedrībai kā tādai, jo ļoti daudz, kas paralēli mainās. Protams, vajadzību ziņā un nepieciešamību ziņā tas viss ir tā kā vajag, bet tas ir tāds izaicinošs jaunpievedums mūsdienām, kas ir labā ziņā, protams. Ja tu arī neizmanto elektroauto, bet tu par tādu zini, kā tas darbojas, ko tas prasa un kā ir to uzturēt, tas jau ir solis uz priekšu. Yes, cik rotē! Paši arī bremzējās viņš. Iedomājies, cik smags viņš ir 2,5 tonnas kaut kāds. Labi. Ja man ir jāizvēlas, es ņemšu Ioniq 5. Visādā ziņā tas ir pārliecinošāks un maniem gan braukšanas, gan ikdienas, gan dizaina paradumiem un standartiem atbilstošāks. Tas ir tāds nākotnes automobīls, atšķirīgs no visa ierastā iepriekš redzētā. Un tā kā man patīk braukt ar atšķirīgiem automobīļiem, tas laikam arī ir pirmais, kāpēc es izvēlētos Ioniq 5. Tāds bija šis stāsts par diviem brāļiem no Hyundai ģimenes un par tēvu un meitu no Rutuļu ģimenes. Atgādinu, ka arī citus mūsu sižetus varat meklēt mūsu arhīvā, Facebookā, Tavs Auto TV, un tiekamies jau drīzumā. Lai jums sokas! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs.